Sveicināti, dārgie klausītāji! Atkal esmu šeit Lutherisma mantojuma fonda vārdā. Un šodien mēs, kā parasti, esam kopā ar Dīdzi no Londonas. Sveicināts, Dīdzi! Sveicināti, brāļi! Jā, sveicieni no Londonas. Šonakt bija pirmā tāda patiesi vēsā nakts pēc tāda ilgāka karstuma perioda. Tā kā varētu teikt, nu tā, enerģijas pilns, atspirdzināts pēdējā laikā. Ko tu Tieši domā ar klimata vēsu? ziņā. Ko tu domā ar vēsu nakti? Es domāju, 12, 13 grādi, Oh, kas oh, ir vēsi salīdzinoši uz iepriekšējo nakšu fonu, tā sakot. Tā jā, kā šādi sveicieni no Londonas visiem. paldies! Un šodien mums arī ir jauns viens no mūsu dalībniekiem, un tas būtu Mārtiņš. Saki, lūdzu, Mārtiņ, kas tu tāds esi? Pavisam īsi. Sveiki visiem! Mani sauc Mārtiņš Šmits. Esmu luteriskās dogmātikas fanāts, varētu tā teikt, un Lutherisma mantojuma fonda viens no atbalstītājiem. Un kaut kā tā. Prieks Jā, šeit būt ar jums. Mārtiņš ir ļoti pieticīgs, bet jebkurā gadījumā paldies, Mārtiņ, ka tu izrādīji tādu interesi un iniciatīvu arī piedalīties šādā sarunā, kad mēs runāsim par vienu grāmatu šodien. Bet pirms mēs par to runājam, es gribēju paziņot vienu tādu svarīgu lietu, kas attiecas uz Lutherisma mantojuma fonda grāmatu izplatīšanu. Un tā ir, ka mums tagad ir e-veikals. Un tas nozīmē to, ka mūsu, teiksim, interesanti par mūsu grāmatām var ļoti ērti un ļoti ātri pasūtīt mūsu grāmatas mūsu e-veikalā. Tā kā droši nākiet mūsu mājaslapā lmf.lv. Un, protams, kā jau parasti, visas mūsu sarunas mēs ierakstām YouTube kanālā, un arī tur jūs viņus varat no jauna skatīties un dalīties, un arī varbūt komentēt kaut kā, vai arī izteikt savu patiku vai nepatiku. Bet, ja kurā gadījumā priecājamies būt ar jums visiem kopā, jo mēs šodien atkal runāsim par vienu grāmatiņu, Luterisms jautājumos un atbildēs un Svētā Kristība. Un faktiski tie, kas varbūt jūs vairāk sekojat mums līdzi, tā ir viena, teiksim, grāmata no 3 grāmatu sērijas. Vēl ir grāmata par Svēto vakarēdienu, jā, un vēl ir tāda jau biezāka grāmata, kur faktiski, nu, ir daudzas lietas par luterismu vēsturi, arī kaut ko par kristību tur tiek runāts un par Svēto vakarēdienu. Bet tieši tā grāmatiņa, par ko mēs šodien runāsim, viņa ir par Svēto Kristību. Un pirms es dodu vārdu gan Didzim, gan Mārtiņam, gribu tikai pieminēt vienu svarīgu lietu, ka faktiski tas ir mācību līdzeklis. Un tas ir tāds mācību līdzeklis, kurš noteikti var noderēt gan iesvētas mācībai, gan bībeles stundās, jo tur ir tādas dažādas tādu palīgu līdzekļi, kas ļauj apgūt to vielu, piemēram, šajā grāmatā jautājumā par kristību. Un es tā vienmēr, es jau esmu, nu, es jau varu sākt runāt no tēmas, es atceros, ja. Un kad savā laikā es studēju teoloģiju Latvijas Universitātē, vēl pirms tam seminārā, tad nu, mēs varējām sapņot par tādu literatūru, piemēram, iesvētas mācībās, ja, kur teiksim, ir ļoti nu, pārdomāts, kas un kur notiek. Vienkārši gribu jums, piemēram, um, parādīšu jums, ka teiksim, šajā grāmatā teiksim, ir daudz dažādu simboli, ja, un te jūs redzat, piemēram, ir tāda izcelta atsevišķa rāmīša ar attiecīgiem simboliem, un tad tur var redzēt daudz lietas, kas, protams, ir atkal palīdz apgūt izlasīto vielu, kas būtu jāzina, kādi citāti no Bībeles, kāda speciāla terminoloģija, jo mēs jau zinām, ka kristīgajā ticībā ir diezgan arī specifiska valoda. Un īpaši tiem, kas ir tādi jauni kristīgajā ticībā, ir svarīgi apgūt šo speciālo terminoloģiju. Arī, piemēram, citāti no luteriskajām ticības apliecībām. Nu, citiem vārdiem sakot, viss šajā grāmatā ir veidots tā, lai cilvēks varētu labāk apgūt šo vielu. Tur arī, starp citu, jūs jau arī
zināt, ka tie, kas mēs te esam šeit, ka tur ir katra nodaļa noslēdzās ar mācību jautājumiem, ar diskusiju jautājumiem, kur, teiksim, ir iespēja diskutēt, jo vienmēr jau arī šajā jautājumā par kristību diskusijas ir nebeidzamas. Ja? Tā, kad kaut kādās niansēs mēs iedziļināmies, tad arī luterāņu aprindās nemaz nav tik vienkārši tā vienprātība. Un tur ir kaut kādas nianses un atšķirības, un šie diskusiju jautājumi, viņi protams, veicina to, ka varbūt kaut kādā veidā mēs arī labāk un vairāk izprotam to, kas ir, piemēram, kristība. Ja? Nu jā, tas ir tik daudz par to, par šo grāmatu kā par mācību līdzekli. Un tagad es gribētu dot vārdu Didzim. Ko tu gribētu teikt par šo grāmatiņu? Šodien pavisam vienkārši varētu teikt, katrā gadījumā ne garlaicīgi, bet varētu runāt šodien par vampīriem, kā nodrošināt, lai ir labāka kāpostu raža, kā aizsargāt māju no ļaunajiem gariem, un nedaudz arī par eksorcismu un ko kristība kā tāda nozīmē reālajā dzīvē. Tas ir, par ko es šodien esmu gatavs dalīties ar jums, mīļie brāļi un skatītāji un klausītāji. Nu jā, bet varbūt tad uzreiz arī sāc, ko Dīdzi. Ja jāķerās pie lietas, tad jāķerās. Jā. Jo man tie vampīri kaut kā tur tā, es nesapratu šo domu. Bet labi, labi. Kā cīnīties pret vampīriem. Jā, protams, kā Juri, tu to teici, šī grāmata ir labs mācību materiāls, viennozīmīgi. Viņa īstenībā varētu teikt ir tāda daudzdimensionāla. Un arī man, kā esot jau mācītājiem ilgus gadus, es tomēr atradu šajā grāmatā daudz tādas interesantas lietas. Varbūt kaut kas šur tur bija piemirsies, varbūt kaut kā tāda arī atsauce, likās ārkārtīgi iederīga. Un tā viņa ir ļoti laba, un grāmata arī tādā ziņā, manuprāt, ka viņa noslēdz un izējot cauri visai drāmai, ko īstenībā kristība dara ikviena kristieša dzīvē, tas noslēgums ir ārkārtīgi mierinošs tādā ziņā, vai ne? Un saliek visus punktus uz i, un katrs, kurš arī reāli tādu grib kristīgu mierinājumu atrast, ja meklē pēc tā, es domāju, šī grāmata arī ir ļoti laba tādā ziņā. Bet, kā jau Juri te pieminēja, runājot par kristību, ak vai, jā, debates tiešām par to arī nekad tā sakot var nebeigties, vienmēr ārkārtīgi interesanti. Tur ir tik daudz, tik plaša tā informācija par kristīgo ticību un saistībā ar vampīriem runājot un kristīgo ticību, autors izskata jautājumu, piemēram, kristības ūdens, kāds viņš ir. Vai viņš ir kaut kādā mērā īpaši svētāks vai nē? Un tā argumentācijas līnija, varētu teikt, ir, ja jau viņš ir, teiksim, ja viņš būtu kaut kādā mērā, pilnīgi, varētu teikt, ontoloģiski, ja pēc būtības cits ūdens nekā parastais ūdens, tad viņam arī varētu būt šī vara atkauties no vampīriem, vai likt augt lielākiem kāpostiem, aizsargāt māju no ļaunajiem gariem un tam līdzīgi. Un viņš konkrēti min vienu baznīcu, kurā ir šāda izpratne saistībā ar kristību. Proti, ka tas ūdens par viņu arī, tur ir dažādi vārdi teikti, kas gan nav, protams, neparādās svētajos rakstos Bībelē, bet sapratne ir tāda, ka, ja ūdenim ir kristība, ūdenim ir kaut kāda īpaša, tāda vara, tad ir loģiski tikai, ka viņš palīdzēs ne tikai kaut kādā veidā mums, vecajam Ādam nomirt, iegūt jaunu dzīvību caur Kristu un tam līdzīgi, bet arī palīdzēs tīri praktiskās lietās. Un citēšu autoru. Ja ūdenim būtu dots īpašs spēks, tad tas būtu labs līdzeklis, un runājot par kristību ūdeni, tad tas būtu labs līdzeklis, kā atkauties no vampīriem. Nevajadzētu būt problēmai likt dārzā izaugt lielākiem kāpostiem, un, protams, tas noderētu, lai aizsargātu jūsu māju no ļaunajiem gariem. Labi, saprotams, ka doma, kādēļ tas viss tiek minēts, ir tas, ka autors ļoti skaidri un gaiši pasaka,
Taču īstenībā kristībā izmantotajā ūdenī nav nekā īpaša, nu, tādā ziņā, jeb kaut kāda maģija, jeb kaut kas tam līdzīgs. Un tad viņš min Lutera vienu no rakstītajām lūkšanām, kas to apliecina. Caur tava mīļā dēla, mūsu kunga Jēzus Kristus kristību, tu esi Jordānu un visus ūdeņus svētījis un iestādījis svētīgajiem grēku plūdiem, bagātīgai grēku nomazgāšanai. Tātad uzsvars uz visus ūdeņus svētījis un iestādījis svētīgajiem grēku plūdiem un bagātīgai grēku nomazgāšanai. Tādēļ viņš saka, saskaņā ar Lutera Kristus kristīšanu Jordānā svētīja visu ūdeni un darīja to piemērotu lietošanai kristībā. Un tad vēl autors saka, kristība izmantojamā ūdens gadījumā nav nepieciešams teikt kaut ko papildus tam, ko pats Kristus mums ir pavēlējis darīt trīsvienīgā Dieva vārdā. Un, proti, tad viņš min to kristību formuli, Kristu Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Un kā mēs to visi zinām, un viņš saka, ka tieši ar šiem pavēles vārdiem pats Jēzus iedibināja kristību. Tie ir vārdi, kas savieno ūdeni ar Dieva vārdu un liek uz cilvēku galvas paša Dieva vārdu. Tādēļ jā, mēs diezgan skaidri redzam šo sapratni, kas ir kristība un kur viņa ir balstīta un kādēļ vispār mēs šo kristību darām. Vēl viņš raksta, un tas ir saistībā ar to pašu jautājumu, vai tas ūdens ir kaut kādā veidā īpašs un tā, un man patīk viņa atbild tāda. Dažkārt, ieejot baznīcā, kur kristāmtrauks ir netālu no ieejas jomā, jūs varētu pamanīt, ka cilvēki iemērtas pirkstus kristāmtraukā un svētī sevi ar krusta zīmi. Ja nekad iepriekš neko tādu neesat redzējuši, tas var šķist nedaudz dīvaini. Jūs varētu vaicāt, vai ir pareizi lietot šo ūdeni vai krusta zīmi. Neuztraucieties. Ar izsaukumu zīmi. Neuztraucieties. Atbilde ir tāda, ka jums ir pilnīga brīvība. Luterāņu dziesmu grāmatā, Lutheran Service Book daudzās vietās, kur mācītājs svētī sevi ar krusta zīmi, ir nodrukāta šāda pamācība. Visi var svētīt sevi ar krusta zīmi, lai pieminētu savu kristību. Un šeit tikai tāda neliela atkāpe. Ir interesanti, kā kristīgās kultūras atšķirās. Esmu bijis 3 kristīgās kultūrās, Latvijas, Amerikas un Anglijas, un ir interesanti. Latvijā tas tā kā ir pats par sevi saprotams un pieņems, ka cilvēki apzīmē sevi ar krusta zīmi, un doma, protams, tam visam ir tāda, ka, atgādina par kristību. Arī Amerikā varēja to novērot, vismaz tajās vietās, kur es biju, ka nav problēma, bet Anglijā mazliet pret to ir tāda kā pretestība. Apmēram, teiksim, tā nav mūsu tradīcija to darīt. Un gribētos tikai teikt tādā ziņā, mums ir brīvība tādā ziņā, kā mēs to darām, un nav tā, ka viens veids ir kristīgs, un otrs ir totāli kaut kādā mērā nekristīgs. Vēl runājot par šo grāmatu, par eksorcismu es minēju. Tas ir ārkārtīgi interesants temats, protams, bet šeit bija viena tāda nianse tajā grāmatā saistībā ar eksorcismu, un kā viens no teologiem Skērs to ārkārtīgi interesantā paskaidro, es to atradu tā atsveicinoši, ka principā tas, ka kristība tiek saprast arī kā eksorcisms, jeb ļauno garu izdzīšana, ir atbilde sinerģismam. Klausītājiem un skatītājiem, kuri nezin, kas sinerģisms, tā ir tā doma, ka cilvēks ar Dievu sadarbojoties, tā sakot, sevi pestī un glābj, un tā sakot, tas viss notiek sadarbībā ar Dievu, bet ja eksorcisms ir iekļauts kristībā, tur nav nekādas sadarbības. Īstenībā cilvēks eksorcismu brīdī, kristība brīdī ir pilnīgi pasīvs tādā ziņā. Mēs parasti nesakam, es sevi kristu, vai ne, tādā veidā sadarbojoties kaut kādā veidā. Nē, cilvēks ir absolūti pasīvs. Un tas arī var būt kā ārkārtīgi liels mierinājums visiem, kas ir kristīti. Nē, es sadarbojos ar Dievu vai pieņēmu Dievu, īstenībā nē, Dievs pieņēma mani. Un caur kristību visus manas grēkus piedeva un deva jaunu dzīvību. Burtiski tā, tas šis ārkārtīgi interesantais sinerģismu motīvs arī.
Un noslēgumā, um, kā jau minēju, šī grāmata arī dod tādu nu, praktisku padomu, jau vairākas padomas tieši kā dzīvot. Un kristība īpaši palīdz tajos brīžos, kad mums ir, un mēs neviens neesam pret to imūni, bet tā, ka mums piemēram kaut kādas, ticības krīzes nāk vai pārbaudījumi vai kā. Un autors raksta, kristieši šajā dzīvē saskars ar problēmu, ka grēcīgā miesa nevēlas mūs laist vaļā. No vienas puses, kristība ir tā kā nomērdējusi veco Ādamu mūsos, bet grēcīgā miesa mūs vēl nevēlas laist vaļā. Un viņš labi to raksturo. Kristiešiem ir divi prāti. Mums ir jauns prāts, ko Kristus ir devis kristībā. Šis prāts vēlas darīt vienīgi to, ko pavēl tas kungs. Tas pat nedomā grēkot. Tas vienmēr dara labu, ar labprātīgu un priecīgu garu. Tomēr mūsu vecā grēcīgā daba nekad neliekas mierā. Tā turas pie savas dzīvības un velk mūs ar vienu atpakaļ purvā. Tas ir ārkārtīgi tāds arī spilgts ilustrācijas, spilgts piemērs, kāda ir kristieša dzīve. Vecā daba velk purvā, ļoti krāšņi pateikts, un jaunā daba caur kristību iegūtā, tā atkal vēlas mūs celt augšā, tuvināt Dievam. Un īstenībā kristība tieši to arī dara. Pašā noslēgumā ar vienu no jauna. Grāmatas noslēgumā arī to var redzēt, ka mēs, balstoties kristību ar vienu no jauna, mēs esam aicināti meklēt mierinājumu, ko sniedz arī absolūcija. Un absolūcija ir, protams, grēku piedošana, ko Kristus ir uzticējis saviem mācekļiem pasludināt. Un tas ir tas kristiešu dzīves ritms, ko kristība ir iesākusi, bet visu dzīves laiku, principā, tas ar vienu turpinās, ar vienu no jauna. Kā rakstīts mazajā katekismā, mēs ikdienas daudz grēkojam. Tādēļ arī mums ikdienas ir nepieciešama Dieva piedošana, un šī Dieva piedošana ļoti tādā konkrētā un skaidrā veidā tiek arī pausta absolūcijā. Jā, tādas pārdomas par šo grāmatu ļoti iesaku izlasīt visus punktus uz izsaliek. Brīnišķīga grāmata. Paldies, vīri! Paldies, Dīdzi. Jo ir jau tā, ka mums ir es nezinu, kāpēc, bet tieši šodien, kad es gatavojos, es domāju, ka mēs pa daudz nepastāstam par šo grāmatu, jo tad cilvēki noklausīsies YouTube šo ierakstu un viss, viņi jau visu zina. Nevaram mēs izsmelt, Cik mums parasti mēs domājam 40 minūtes sarunu, neiespējami. Jā. Bet man patīk tas, ka tu jau iedevi savā ziņā tādu vadlīniju tai manai tēmai, proti tai tēmai par zīdaiņu kristību, ja tu pieminēji to sinerģismu un tādas lietas, un patiešām tajā grāmatā nav tur daudz tieši par šo tematiku, jo tevis pieminētais Skērs, viņam ir tajā Luterāņu dogmatikas sērijā grāmata par kristību, un tur ir vesela grāmata, bieza grāmata, un tur gan viņš tur iedziļinās daudzās niansēs, bet šeit jau tikai tā nedaudz garām ejot, tas tiek pieminēts, ja. Un varbūt es tikai divas lietas gribēju izcelt šajā jautājumā, faktiski trīs. Proti, tas galvenais uzsvars vienmēr luterāņiem ir tajā ziņā, ka kristība ir Dieva darbs, nevis cilvēku darbs. Un kāpēc ir tas uzsvars? Un ir svarīgi saskatīt to plašo vēsturisko kontekstu, jo īpaši tātad no 16. gadsimta veidojās ļoti daudz dažādas tā saucamās, vēsturnieki to mēdz sauc par radikālo reformāciju. Dažādi var dēvēt šos ļaudis un dažādas grupējumus, ja, kuriem, teiksim, viņi visu apgriez kājām gaisā. Kristība viņu izpratnē ir cilvēka darbs. Un tur arī ir dažādi varianti. Teiksim, tā ir mana ticības apliecība. Es kaut ko daru, es apliecinu. Un, protams, kad no šāda viedokļa raugoties, zīdainis, kur viņš jau turpat, viņš jau tā kā, es atvainos par izteicienu, viņš jau tā kā ir zīdainis, viņš jau tā kā dārzenis ir. Viņš jau
ko viņš tur vēl var apliecināt? Viņš pat īsti nesaprot, kas tur viņam apkārt notiek tajā realitātē, vai ne? Un no šāda viedokļa raugoties, ja tas uzsvars ir uz to, ka es apliecinu ticību, tad jau, protams, ka zīdainis nevar tikt kristīts, jeb arī es vienkārši paklausu Kristumu. Kristus lika kristīties, tad es paklausu, es to daru, ja? Vai arī vēl vienkāršāk, piemēram, labi, mana draudze tā liek darīt, labi, man ir jākristās. Un kas arī, starp citu, tādas lietas var arī novērot Luterāņu baznīcā, kad, mana mamma liek kristīties, mana vecmāmiņa liek kristīties. Tā Luterāņi dara. Man tas ir jāizdara, ja? Un, protams, ka šajā grāmatā tas, teiksim, šāda pieeja tiek absolūti noraidīta, un tas vienmēr tas uzsvars Luterāņu baznīcā un svētajos rakstos, kā mēs to redzam, ir, ka kristība ir brīnišķīgs un varens Dieva darbs, ja? Viņš par to arī daudz grāmatu runājas, par to tagad nerunāšu, ko tieši kristība dara pie cilvēka, bet tas uzsvars ir tieši uz to, ka kristība ir Dieva darbs. Otrakārt, tas vienmēr ir ļoti cieši saistīts ar to izpratni par cilvēka samaitātību. Proti, to jūs arī ievērosiet šajā grāmatā, ka tur bieži vien tiek piedāvāts ieraudzīt tādas sakarības. Ja? Un, piemēram, viena no sakarībām ir tāda, ja tev ir vāja izpratne par iedzimto grēku, un citas ir totāli samaitājis cilvēku, tā skaitā arī zīdainīti, kurš tikko ir piedzimis, tad arī tava izpratne par kristību un par zīdaiņu kristīšanas nepieciešamību, viņa arī būs savādāka. Par cik luterāņi izprot, teiksim, šo iedzimto grēku kā tādu, kurš skar visus ļaudis, visas tautas neatkarīgi no vecuma, un visi ir grēkojuši, un visi ir netaisni Dievu priekšā, un visi ir pelnījuši Dieva sodu. Visi, pilnīgi visi. Tad visiem ir nepieciešama šī brīnišķīgā kristības mazgāšana. Ja? Tātad arī svarīgi šīs divas lietas vienmēr saskatīt, kad luterāņi vienmēr to tā uzsver, ka tas ir Dieva darbs, un otrkārt, tas ir ļoti cieši saistīts ar šo izpratni par iedzimto grēku. Un tad man patīk, ka tur bija arī, kā jau faktiski visu laiku to uzsver, šī grāmata ir tāda mācību grāmata, un tur arī ir tāda viena lapas puse vai pat divas, kur tā kā vairāk tā pievēršās tieši vecākiem un krustvecākiem un viņu atbildībai. Ja? Kad proti, kad tu kā tētis, mamma, kā krustvecāks, ka tu jau Dieva vārdus māci saviem bērniem, saviem mazbērniem jau kopš mazotnes. Un kur es no sevis tagad gribētu piebilst, tas varbūt arī no citas grāmatas, jo man liekas, ka šajā grāmatā tas netika pieminēts, bet kur nav šādu cilvēku, kas nestu atbildību par zīdaiņu kristīšanu, tur kristība nevar notikt. Proti, ka tur tad, teiksim, mēs nevaram tā vienkārši, es dzīvoju Ikšķilē, Dīdzis Londonā, Mārtiņš Rīgā, mēs nevaram vienkārši no helikoptera lidināties virs Rīgas un visus apliet ar kristību ūdeņiem. Ja? Sakot, ka tas, taču Dievs, tur Dievs dara varenas lietas. Mēs, kaut kā tik muļķīgi mēs nevaram iedomāties. Ja? Bet tādā mācītāja praksē tā ir baigā problēma. Es domāju, ka Dīdzim ar to var, es nezinu, kā tur Anglijā, bet tagad es neesmu tādā ļoti aktīvā kalpošanā, bet savā laikā tā vienmēr bija problēma ar tiem krustvecākiem. Nezinu, kā lai izsakās, ne cepti, ne vārīti. Ja? Neko nesajēdz no kristīgās ticības, bet viņš būs krustvecāks. Ja? Neiet tā cauri. Un šī grāmata tomēr to uzsver, kad ir svarīgi, ka ir šie krustvecāki un vecāki, kas nes šo atbildību par šo zīdaiņu kristīšanu. Tikai tik daudz, ja tādas dažas lietas gribēju iezīmēt, bet diskusiju arī šajā lietā ir daudz, un ar mūsu brāļiem arī baptistu draudzēs un evaņģelikāļu pasaulē
Nu, tur tās diskusijas joprojām ir ļoti stipras un asas, un viņas turpinās, un es nezinu, vai viņas kādreiz arī beigsies. Jā. Tik daudz no manas puses, ja nu nekas nevienam nav piebilstams, jā, Jā, ir runājot par krustvecākiem. Nē, nu, protams, tas arī Anglijā, vai ne, nu, pamatmotīvs, kādēļ reāli viņiem vajadzētu iziet mācību, respektīvi no katehētika, saprast, ir pavisam vienkārši, vai ne? Vai jūs ziniet, ko es izdarīšu uz bērnam, kad es nokristīšu, vai ne? Un jā, kas notiks tad, kad es, un ja tā, piemēram, pirms tām katehētikas instrukcijām cilvēks saka, nu, parasti, kas tur, ak vai, ko tik mēs neesam dzirdējuši, nu, kristība, kad iedod tādu kā eņģelīti piekabina klāt bērniņam, vai ne? Un tad tā to dara. Un kādas tik versijas nav, ko tik kristība nedara? Tas ir dažkārt varētu uzrakstīt šeit labu grāmatu, manuprāt, vai ne? Kā cilvēki paši bez nebalstoties uz svētajiem rakstiem, ko viņi paši neizdomā, ko tik kristība jā. nedara. Bet es domāju, tās visas lietas ir tādā ziņā labojams tieši tādēļ, ka Jā. mēs zinām, kur iet, kur mēs varam izlasīt, ko reāli kristība dara, vai ne, nonāvē veco cilvēku, burtiski piedzimst jaunais, vai ne, cita dzīve un tam līdzīgi. Bet pavisam īsi runājot par helikopteru, Juri, tas vienmēr, kas ļoti labi atcerēties, ka kristība ir ārkārtīgi īstenībā pēc būtības individuāla, vai ne? Viņa tiešām reāli, es tevi kristu. Vai ne? Kā Dievs saka, es tevi tavā vārdā esmu saucis, tu esi mans, vai ne? Šī ārkārtīgi individuālā personiskā pieeja, kas kristībā īstenībā notiek, vai ne? Tā ir ļoti būtiska, un ar helikopteru mēs to personisko individuālo pieeju nu nekādu nevaram izdarīt, vai ne? Jā. Vakar, es atvainojos, ka es tā iestarpinos atkal. Vakar bija tāda uguns festivāls Rīgā, bijušajā, tur, kur bija uzvaras piemineklis. Mārtiņu apmeklēja, nebija, neaizgāja. Nu jā, mēs ar sievu aizbraucām, tas bija naktī, principā 11, 12 līdz pat 1, un tur es tā iedomājos, kā būtu, ja tur bija milzīgas masas, un tur milzīgi daudz, nu, tādas uguns instalācijas, reāli tur bija karsti. Nu, viss tas uzvaras parks, tur bija reāli karsts no visām tām uguns instalācijām. Kā būtu, ja tajā brīdī viss izdomātu nokristīt no augšas, tur ar lielām ūdens šaltīm. Nu, jā. Nu, labi, tas tā muļķības, jā. Labi, dosim vārdu Mārtiņam, un kas tev uzrunāja šajā grāmatā? Es gribēju īstenībā pateikt, paldies, ka tu iekomentēji par to iedzimto grēku, ka, ja nav pareizi izpratni par, kas ir iedzimtais grēks un ko viņš dara, un par visu to mācību, tad arī aizies ziepes tālāk, pilnīgi visā. Un tas ir redzams radikālijos reformatoros, varētu teikt tā. Un jā, šodien runāšu par kristības, ja precīzāk, Dieva vārda apšaubīšanu, par vājas un nenopietnas katehēzes sekām, un kā studēšana par mācību tieši par kristību mani novada līdz luteriskajai baznīcai. Personīgi man šī tēma par svēto kristību ir ļoti tuva, tāpēc, ka esmu izbaudījis šaubas uz savas ādas, ko nozīmē šaubīties par savu kristību. Nedaudz jāpastāsta par savu liecību, lai saprastu vispār, par ko tālāk ies runa. Centīšos būt maksimāli īss. Es piedzimu ticīgā ģimenē, tēvs bija mācītājs. Es tiku kristīts pirmajos mēnešos, uzaudzināts ticībā un arī baznīcā, par ko esmu ļoti pateicīgs Dievam un arī saviem vecākiem. Tas man ielika tādu kārtīgu pamatu, kas tālāk man palīdzēja dzīvē. Kaut arī vēlāk tīņa gados es atkritu no ticības, ne jau noliedzu ticību, bet tā kā tiku pārņemts ar pasaulīgām izpriecām un grēcīgas miesas iekārēm, vadīts, tā teikt, hedoniska dzīves stila piekopējs biju. Tādā ziņā man tā ticība, es no ticības atkritu, nevis noliedzu. Tajā laikā es pieaugu 20 gados, pārvācos uz Angliju pēc 20. Tur man parādījās dzīvē tās tā kā tukšums iekšā. Un es zinu, ka mēs visu to tukšumu varam kaut kādā ziņā asociēt, jo mums katram bijis tas tukšums kaut kad iekšā dzīvē.
Un es to tukšumu centos ar kaut ko aizpildīt. Un katrs aizpilda kaut ko savu. Vārdos, protams, nesaukšu kā kurš aizpilda, bet tas tukšums ir tur, lai to viņa aizpildītu ar trīsvienīgo Dievu. Īsumā laba grāmata, par ko varētu kādreiz parunāt, būtu Nesvētā trīsvienība, Mārtiņš Luters par telku es pats un man. Jā. Tādā ziņā, atgriežoties nedaudz pie tēmas, kā jau modernā laikmeta cilvēks, es skrūlēju caur internetu un uzrāvos uz jaunā laikmeta kustības, ja precīzāk New Age reliģiju, teiksim tā, kas patiesībā ir okultisma paveids, kas darbojās aiz budisma aizsega. Laika ierobežojuma daļu summēšu viņu to teikt ideoloģiju, ka viņi māca, ka ir vairāki ceļi uz patiesību, kaut arī patiesība ir relatīva. Kas ir pilnīgi pretējs, ko mēs kristieši mācām, ka patiesība ir viena, kā Jēzus Kristus teica Jāņa evaņģēlijā 14:6. Viņš ir ceļš, patiesība un dzīvība, ka neviens nenāk pie tēva kā viens caur viņu, kas pilnīgi apgāž jaunā laikmeta reliģiju un uzskatus. Vēlāk caur milzīgu Dieva žēlastību un mīlestību viņš mani lēnām veda mājās, un viņš to darīja saudzīgi. Es izdzirdēju vienu kristiešu liecību, kā viņš sludināja par to, kā Dievs viņu ir izglābis, un es uzklausīju viņa liecību, un no tās liecības, ko viņš stāstīja, manī pašā uzradās. Nevis manī pašā Dievs man sniedza to ticību, tā kā varētu teikt, atpakaļ, atgrieza. Dievs man atgrieza tajā brīdī. Un es nācu, Dievs man ved pie pilna prāta, un tad es kaut kā lēnām nācu uz mājām, uz baznīcu, un sāku meklēt, kad biju Anglijā, sāku meklēt uz baznīcu, kur lai es eju. Tolaik dzīvojot vidus Anglijā, tur ir trāki, tur bija vai nu katoļi, vai nu baptistu un protestantu un visādas brīvbaznīcas. Piemetinot, ka tajā laikā es nezinu, kāpēc biju pilnīgi visu aizmirsis par to, kas man bērnībā tika mācīts. Es zināju mūsu tēvs lūgšanu un baušļus un tādas pamata lietas, bet es nezināju, kādas ir atšķirības starp konfesijām. Un apkārt nebija nevienas luterāņu baznīcas, un tāpēc es izdomāju, nosiešu tuvāko, kas man ir. Anglijā redzēju brīnumainas lietas baznīcās, kas notika vārdos. Neminēšu, protams, tas nav manos nolūkos kādu nolikt. Tas ir varbūt saruna citai reizei, bet nebija. Tā kā nebija ne mācība, ne arī tur bija brīnumainas lietas notika. Tad kaut kāda dzīves apstākļu dēļ es nonācu Skotijā. Skotijā es atradu tādu kā brīvbaznīcu. Viņa saucās Kristīgā brālība. Diezgan sektantisks nosaukums, ja jūs man prasat, bet labi. Tur man pateica pēc vairāku mēnešu iešanas, ka, ja es gribu būt pilnībā baznīcas biedrs, members, man būtu jākristās kā pieaugušajiem un ar pilnu pagremdi. Jo viņa vārdos to neteica, bet man zīdaiņa kristības neskaitījās. Un tas vecākais, kas pie maniem pienāca, viņš teica, tev ir mājas uzdevums. Izlasīt Marka 16:16, ja es pareizi atceros, kur bija teikts, kas tic un top kristīts, taps izglābts. Un viņš teica, tev ir mājas darbs, aizej izlasi, aizej apdomā un pēc tam atgriezies pie manis. Es jau kā diezgan sturgalvīgs cilvēks, es izlasīju, bet arī izlasīju vispārējās vietas, kas rakstīts Bībelē par kristību. Un tad man radās jautājumi, ka viņš izvilka no šīs vietas vienu, bet citās vietās ir šādi, un tad nebija tā sistemātiskā teoloģija, ko mēs sakam. Un tas sākās mana sīvā cīņa ar bailēm un izmisumu, vai vispār manas kristības skaitījās. Un tad es sāku salīdzināt mācības, ko kurš māca, ko kur konfesija māca par kristībām, un salīdzināt to ar Bībeli. Tas bija ļoti ilgs, smags, bet nepieciešams process. Un galā man bija tāds secinājums, ka, ja katoļiem ir taisnība, vai baptistiem, es konvertēšos pie viņiem. Man ir pilnīgi vienalga tas kuriem ir visbibliskākā mācība, pie tiem arī iešu. Un es nonācu pie secinājuma, pie atklāsmes, vai precīzāk, Dievs man veda pie atklāsmes, ka luterāņiem ir taisnība visos mācības aspektos. Un tajā brīdī, pēc tam, kad es biju nācis pie atklāsmes, pie tā, tad es nevarēju tīri sirdsapziņā vairāk iet uz to baznīcu.
es arī skatījos uz tām baznīcām, uz brīvbaznīcām ar pavisam savādāku skatu punktu. Kā viņi ieliek šaubas cilvēkiem par to, ka tavas kristības nemaz neskaitījās, ka tev vajag to vēlreiz darīt. Kaut arī mēs lasām, ka viena kristība, viens kungs, viens dievs pār visu. Un tās šaubas, viņas ir ar katru vakaru, es nevaru pat izstāstīt, ejot gulēt ar tādu tā kā bailēm, ka, ja tās kristības neskaitījās, un viņas tagad nomiršu, un viņas nonākšu ēlā tā, kas nebija paklausījis Dievam, kas nebija kristies. Kaut arī viņi saka, ka kristības neglābj, ka tas ir tikai simbolisks akts, kā atbilde par manu tā kā ticību. Un tā visi baigā putra sanāk beigās no viņu puses. Un paldies Dievam, ka viņš mani veda pie atklāsmes, pie bibliskās mācības par to, kas ir pareiza izpratne par kristību un kas ir kristība, ka kristība ir Dieva darbs, tas nav mūsu darbs, un ka kristībā mēs tiekam apzīmēti ar Dieva zīmogu, ka mēs esam viņa bērni, viņš mūs paņem no velna nometnes un ieliek savā nometnē. Un slava lai Dievam mūžīgi. Jā, paldies, Mārtiņ, par tādu liecību. Tas tāds vesels, tāds garš dzīves posms, faktiski visu tavu dzīvi ir tāda. Es centos maksimāli īsi. Jā, bet paldies. Un es domāju, ka tas, protams, tas ir vienmēr kristības gadījumā un arī citos, starp citu gadījumos. Piemēram, kāpēc tavi grēki to piedot? Un tā atbilde, ja mēs to uzsvaru liekam uz sevi, es kaut ko tur daru, ja, tad vienmēr būs šaubas. Un tas ir tas, ar ko Mārtiņš Luters un mēs visi kristīgi ļaudis ar to mocamies. Ja mēs tā paļaujamies uz to, ko mēs darām, vai patiešām es esmu, vai patiešām es nožēloju? Piemēram, šāds jautājums. Un ja no tā ir atkarīga grēku piedošana, tad vienmēr ir šaubas. Tas pats ar Pilnīgi piekrītu. Vai ne? Un es domāju, ka tas ir tas luterāņiem, tas iepriecinošais un tas atbrīvojošais tajā ziņā, ka grēku piedošana tev tiek dota Kristus dēļ. Kristībā Dievs tevi pieņem par savu īpašumu, tu kļūsti viņa bērns. Ja? Tas ir pilnīgi viņa darbs. Viss, tu esi kristīts, tu esi savienots ar savu kungu, tu viņam tici, viss. Tas ir evaņģēlijs. Jā, un tas ir tas ev. Ok, jā, tu pieminēji tur katoļus un baptistus un citas konfesijas. Es nezinu, kā viņi ar šīm šaubām tiek galā, ja viņi ir nopietni par to, ko viņi māca un kam viņi tic, kā viņi ar to tiek galā, es nezinu. Ja, man liekas, ka nav iespējams tikt galā. Un tie, kas jūs esat lasījuši Mārtiņa Lutera biogrāfiju, jūs tā iedziļinājušies, jūs zināt, ka tās ir ēlas mokas, teiksim, visi šie jautājumi. Ja. Bet, ir atbildes, protams, un šajā grāmatā ir arī daļēji atbildi, jā, uz daudziem jautājumiem. Ko, Didzi, varbūt tu no savas puses, ko vēl piebilst? Jā, jūs brāļi abi divi pieminējāt to, ka iedzimtais grēks spiež uz mums, un ir jābūt patiešām pareizai sapratnē, ko nozīmē iedzimtais grēks, lai varētu arī saprast, ko kristība īstenībā, cik lielu darbu viņa ir izdarījusi. Es tikai gribēju tādu, varbūt, interesantu detaļu pieminēt, ka paskatieties apkārt. Grēks ir visredzamākais pasaulē, ko jebkurš var novērot. Ieslēdz ziņas, tur tas miris, tur ugunsgrēks, tur karš, tur viss pārējais, tas viss grēks sekas. No vienas puses viņu var empīriski visvieglāk novērot. Viņš ir ārkārtīgi, teiksim, kvantitatīvi ļoti lielā mērā pārstāvēts pasaulē, bet tajā pašā laikā, lai cik tas nebūtu īpatnēji un interesanti, viņš ir arī visvairāk noliektais. Kā grāmatā rakstīts, vai ne, ka viņam pirmoreiz prasīja, ja tu šodien nomirsi un nokļūsi Dieva valstībā, kādēļ, lai Dievs tevi pieņemtu, vai ne, kādēļ, lai tu nokļūtu Dieva valstībā, un viņa sākotnējā atbilde bija tādēļ, ka es esmu labs cilvēks. Protams, skaidrs, tas labs cilvēks, tādēļ arī Dievam jātaisa vaļā debesu vārti un tam līdzīgi, un tie ir reāli maldi. Tas reāli cilvēki ir apmānīti, vai ne?
Interesanti, jā, grēks ir visvairāk redzamais, tajā pašā laikā visvairāk noliektais fenomens uz šīs pasaules, apmēram tā kā tāda dubultā realitāte. Cilvēki dzīvo tādā savu izdomu pasaulē, vai ne? Ka viņi redz no vienas puses, no otras puses laiku sevi attaisno. Jāsaka, paldies Dievam par kristību, vai ne? Kas īstenībā, vai ne, to vislielāko problēmu arī mums atrisina. Visvairāk empiriski novērot to, visvairāk noliek to, vislielāko problēmu, kāda mums īstenībā ir, un arī Bībele to principā paskatieties, vai ne? No kā visas problēmas radās? No grēka, vai ne? Visas problēmas ir no grēka. Jā, un kristība tieši šo atrisina. Dieva priekšā viņi šo problēmu atrisina. Labi, kungi, paldies par jūsu līdzdalību šajā sarunā. Un atkal, protams, iesaku lasīt šo grāmatiņu un iegādāties mūsu jaunajā e-veikalā, kas mums visiem varētu būt ļoti ērti. Un es ceru, ka arī kaut kad, varbūt pēc mēneša, mēs atkal tiksimies uz kādu nākamo sarunu un atkal vienosimies par kādu, vēl neesam vienojušies par kādu grāmatu un skatīsimies. Paldies, Dīdzi! Paldies, Mārtiņ! Paldies, Juri un Mārtiņ! Paldies jums, brāļi! Un tiekamies tad līdz nākošajai reizei. Dievu palīg visiem!